Grāmata Havota Levavot, autors Rabēnu Bahja, siržu likumi, tā saucamie. Iepriekšējās stundās mēs te apskatījām par tā saucamajiem brīnumiem, par dabas likumiem, brīnumiem, un mēs zinām, ka dabas likumi ir doti, lai visa pasaule pastāvētu, un tie nāk no visaugstā, jo visaugstais uztur visu pasauli, un ir devuši šos dabas likumus, lai visa pasaule, kā saka, eksistētu, un arī cilvēkam ir doti, ir sabiedrībai dot likumi, šie 7 Noaha likumi, kur ir dot, lai sabiedrība varētu funkcionēt. Tā ir tā saucamā sarkanā līnija, kur nedrīkst pārkāpt. Ja to pārkāpt, tad ir problēmas, Tad jau tauta un cilvēku sabiedrība aiziet bojā, faktiski pats sevi iet uz pašiznīcināšanos. Un te dabas likumi, kā teica autors iepriekšējā stundā, tie paši par sevi jau vislielākais brīnums ir, bet mēs pie tiem jau esam pieraduši un neredzam. Tos tā nesajūtam, jo liekas, ka tas ir pats par sevi saprotams. Bet šie dabas likumi dot konkrēti no visaugstā. Un visaugstais var arī izmainīt šos dabas likumus, dot brīnumu, tā saucamo, Brīnums tā ir privāta ticības stunda katram, gan tautai, gan cilvēkam, lai cilvēku atmodinātu. Un tagad šodien mums tāds temats 3 brīnumi Izraēla tautai konkrēti. Visaugstais deva brīnums, lai atmodinātu. Tad, ir ļoti svarīgi, vienkārši izprast šo lietu, kad kāpēc tad šis brīnums ir, kāpēc ir šī, novirza no dabas likumiem. Visaugstais konkrēti to rāda, kad, lai atmodinātu. Un viens no tiem brīnumiem ir līgums ar Noahu, ka pēc plūdiem, kad visaugstais noslēdz līgumu ar Noahu un deva 7 likumus konkrēti apstiprināts kā programma minimums, lai pasaule neaiziet bojā. Un visaugstais negrib iznīcināt pasauli un deva varavīksni kā simbolu tādu, kad, kā apliecinājumu, kad visaugstais vairs neiznīcinās pasauli ūdens plūdos. Tā tas apstiprinājums bija, un te gudrie saka, ka, mēs redzam varavīksni kaut kur, tad tā ir zīme, ka tā ir vietai, kur mēs redzam šo varavīksni, jātop iznīcinātai. Bet visaugstais rāda ar šo varavīksni, kad viņš to nedarīs, jo ir līgums, starp visu cilvēci un visaugsto. Un tāpat ir arī līgums ar Izraēla tautu visaugstajām, kur šo līgumu noslēdz Sinaja kalnā ar visu Izraēla tautu, un beigās arī ar visu cilvēci, bet visvairāk tas attiecās uz Izraēla tautu. Un tur arī visaugstais ir devis arī tādu apliecinājumu, kad visaugstais neiznīcinās ebrejus un Izraēla tautu kā tādu svešās zemēs, bet saglabās, tad neiznīkš tauta, Tā saka, ir tāds speciāls likums no visaugstā dots Izraēla tautai Jom Kipur dienu, kā saucamā restarta diena, kur visaugstais izdzēš grēkus, cilvēkiem, kas nožēlo no Izraēla tautas, kas taisa čuvā procedūru un šo dienu izmanto kā tādu grēku nožēlas dienu, jo Izraēla tautā ir 613 likumi, tie ir ļoti daudz un ir ļoti jāuzmanās, lai tos nepārkāptu, un ir arī uzdevums ar savu piemēru rādīt, kā saka, priekšīm pasaules tautām, un kalpot visaugstajam, un arī dot tālāk zināšanas pasaules tautām par visaugsto, un darīt visu, lai visaugstā vārds netiktu zaimots pasaulē. Tā tad ir, kā saka, liels uzdevums arī, kā visaugstā darbiniekiem. Un tad visaugstais arī ir, kā saka, devis šos lielos brīnums, tautai visai, un arī apsolījis, ka neiznīcinās.
Tātad brīnums pats kā tāds iziešana no Ēģiptes zemes, ja, kur bija ļoti liela verdzība. Otrs brīnums Toras dāvāšana. Tas bija tāds sākums Izraēla tautā, ja, kā tādai, kā visaugstā darbiniekiem. Bet tagad, pēdējos 2000 gadus un arī iepriekšā, kad tauta ir izsūtījumā, un tagad ir 3 brīnumi dot arī tādi. Pirmais brīnums Izraēla tautas eksistence kā tāda, ja, jo tautas gan ceļas, gan krīt, dažādas impērijas ceļas un krīt, un dažādām impērijām ir savi tādi sākuma punkti, ja, un ir, kā saka, ziedu laiki, tā saucam, ja, un ir arī beigu laiks. Mēs to redzam, jau mēs redzējām jau arī, kā saka, Padomju Savienība kā tāda, ja bija sākums, bija, kā saka, tāds viduspunkts, ja, un kritums bija, ka vispār neviens vairs nepiemiņ šo valsti. Tas tāds mūsdienu piemērs arī. Nu, jo, tautas, kas ir izdzītas trimdā, ja, asimilējas, un, kā saka, citās tautās, ja, un var sakot, beidz eksistēt. Tā, piemēram, Kaldeja, ka tāda tauta bija, ja, 3000 gadus atpakaļ. Tāpat arī asīrieši vairs neeksistē, jo ir asimilējušies ar citām tautām. Vienīgi ebreju tauta saglabājusies pēc izdzīšanas līdz šai dienai. Un šo tautu gribēja arī, kā saka, asimilēt, ja, tā tad bija tāda plāna, ja, ka gribēja asimilēt jebkurā impērijā, ja, kur viņi nonāca, bija paredzēts visas tautas asimilēt, ja, jebkuru, ja, teiksim, Padomju Savienībā bija arī nolēmts visas asimilēt, kā saka, zem marksismu, ļeņinismu, ja, zem šīs teorijas. Tāpat arī ebrejus gribēja asimilēt. Nu, bet visaugstais to visu nepieļauja, visaugstais ir ieguldījis gan laiku, gan līdzekļus šajā tautā kā darbiniekiem, ja, un vienkārši dod dažādas, kā saka, pāraudzināšanas iespējas, ja ir tauta novirzīsies no pareizā kursa, un iespēju restartēties, kā saka, šajā Jankipur dienā. Un šie dieni ļoti svarīgi Izraēla tautai, kur, visaugstais izdzēš pārkāpums, ka tauta nožēlo visus šos pārkāpumus, ja, liek tos visaugstā priekšā un apsolās vairs neko nepārkāpt. Un tas ir tā restarta diena, tā saucamā. Izraēla tautas eksistence liecina par visaugsto. Un tāpēc arī impērijas, ja, kurai ir Izraēla tauta nokļuvusi, ja, un neiznīcinās ebrejus. Jo visaugstais aizsargā jau ir līgums ar visaugsto. Tāpat kā visai pasaulē, kā mēs zinām, ir līgums ar visaugsto Noaha laikā, ja, kur visaugstais apsolījies vairs cilvēks neiznīcināt ar plūdiem, ja. Un tāpat arī Izraēla tautai ir šis līgums ar visaugsto, ja, jau ir apņēmusies tauta būt par visaugstā darbiniekiem, ja, rādīt, kā saka, gaismu citām tautām, tā saucamo gaismu, ja, kā saka, Tora un visaugstā likums un zināšanas par visaugsto un ko visu kā kalpot visaugstajam. Tāpēc arī visaugstais aizsargā jau ir līgums. Otra lieta. Ebreji izdzīvo arī materiāli, ja, šo tautu vidū. Un nav tā, kad būtu kāds, kā saka, lielā trūkumā nonācis, ja, tā stāsta autors arī. Jo visaugstais dod žēlastību, arī materiālo žēlastību, ja, lai varētu tomēr tā tauta, kas ir izsūtījumi, ja šie cilvēki varētu materiāli eksistēt. Tāpat arī dažreiz ir tā, kad cieši šajās impērijās lielajās, ja, un arī mazās valstīs dažreiz ebreji ciet ļoti daudz, ja, un arī šīs tautas paši kā sevi, ja, kurās viņi atradās, arī ciet, bet dažkārt pat vairāk. Jo visaugstais apsolījis neiznīcināt un nepazemot, ja, arī ekonomiski, un dot arī ekonomiskā izdzīvošana.
Te jāsaka tā par šo ekonomisko, ja, kad ir likums. Arī 7 likumos, kas ir dot Noaham, ja, ir viens no likums nepiesavināties sveša īpašumu. Tas ir ļoti stingri jāievēro. Un cilvēki, kas, šo visu ievēro, ja tur ir daudz likumu, zem tā apakšā ir, piemēram, neizmantot, izmainīt svarus un mērus, un tā saka, un neapmānīt, ja citas tā plaši izsakoties te. Ja to visu ievēro, tad visaugstais dod materiālo labklājību. Un vismaz ekonomisko izdzīvošanu. Ir aizliegts izmantot, tāda saka, sliktas paņēmienas, ja, griezties pie negatīviem spēkiem, ja, pie sitrāha, tā saucamās ļaunās puses, ja, pasaulē, lai paaugstinātu savu materiālo labklājību. Ja to dara, tad saņem sodu šie cilvēki, ja. Vai tas ir ebreju tautā vai pasaules tautās arī ir aizliegts izmantot tā saucamā melno vai balto maģiju, ja, kā kabalisti saka, lai paaugstinātu savu materiālo labklājību. Tāpēc arī ir ļoti liela, kā saka, tāda, lieta, ja, kur cilvēki uz to skatās, ja, tas ir savu piemēru jāpierāda citiem, ja, ka tu esi tiešām visaugstā darbinieks un tu ievēro visus likumus, ja, ko visaugstais ir noteicis, ja, tad visās lietās. Vismaz nepārkāp šo sarkano līniju. Un, protams, jau arī pildīt to, ko visaugstais ir licis, ja, kā uzdevumu cilvēkiem dzīvē. Un jo sevišķi Izraēla tautā, jo viņai ir dot sevišķi misiju pasaulē, jo ir šī tauta izredzēta kā kalpotāja tauta, ja, kā priesteru, praviešu tauta, kam jārāda, kā saka, visaugstais pasaulē, ja, citām tautām arī jāved cits tautas pie visaugstā. Un tāpēc arī visaugstais pats gādā par šo tautu, ja, par šiem saviem darbiniekiem, lai viņiem arī materiāli būtu nodrošinājums, lai varētu šo savu misiju izpildīt. Trešā lieta, tā saucamais antisemītisms. Un kur tad viņš radās? Viņš parādījās no pašas tautas sākuma. Pie iziešanas no Ēģiptes jau līdz šīm dienām. Tātad ļoti daudz, ja, bija dažādas tādas teorijas, ja, kur tauta apvainoja arī, nepatiesi apvainoja dažādās lietās, ko nemaz nebija darījusi, ja. Piemēram, ilgi apvainoja par tā saucamā Jēzus Kristus nogalināšanu, ja. Tur ļoti strīdīgs jautājums par Jēzus Kristus paša eksistenci. Ja mēs skatāmies grāmatā Jaunā derība, ja, un salīdzinām ar Izraēla ebreju tradīciju, tad ir ļoti liels atšķirības, ja. Tad Jaunā derība nenāk no Izraēla tradīcijas, nāk no citām, kā saka, reliģijām, ja, izdomāts klāt, kur paņemts ir dažas, kā saka, tēzes no Tāras un salikts viss šis kopā, ja, kā tāds maisījums starp pasaules tautu reliģijām, ja, un daļa no Tāras pielikt klāt arī, ja. Tātad šī lieta, ja, par šo Jēzus nogalināšanu ir tāda lieta, kad, kā tāds Jēzus, kas ir evaņģēlijos, viņš tāds nemaz nevar eksistēt kā ebrejs. Un ja viņš arī tāds bija, ja, kā tur precīzi uzrakstīts evaņģēlijos, tad viņš bija pārkāpis daudzas visaugstā likums, kas ir dota Izraēla tautai, un par to viņam arī pienācās, nāvsods pienākās, ja, par dažādiem pārkāpumiem, un arī viņš ietilps tajā kategorijā, diemžēl. Tātad ir 3 varianti par šo Jēzu, ja, kad ir viens variants, ir, kad tāds nemaz nav eksistējis, ja viņš neuzrādās Talmudā, mustiskajā Tārā. Tāds, kas ir evaņģēlijos, neuzrādās nekur. Un otrs, kad ir, viņš ir bijis ebrejs, kas pārkāp likumus, ja, tāds uzrādās Talmudā, bet nesakrīt ar Jēzus Kristus dzīves laiku. Tas ir pavisam cits Ješua, ja, kas ir dzīvojis pirms mūsu ēras. Par to ir arī Izraēlas muzejā uzrakstīts, ja, par viņu.
bet tas nav tas Jēzus, ja, kas ir evaņģēlijos. Nu, un trešais tāds uzskats, ja, kas nāk no Rabbi Jakava Emden Aškenazī. Nu, šāds rabīns dzīvoja, 250 gadus atpakaļ Vācijā, pilsētā Emden, ja. Nu, tāpēc viņam arī dots tāds viņā, kā saka, pavārds, ja, Emden, Rabbi Emden. Viņam bija vārds Rabbi Aškenazī, Jakava Aškenazī. Nu, viņa uzskats ir tāds, kad jā, ir dzīvojis tāds rabīns, ja, Ješua, un viņš ir izpildījis visas Toras likums, ja, nu, kļūdi ir uzrakstīti evaņģēlijos, protams, acīm redzam, bet kļūdījušies ir šie evaņģēlija rakstītāji, nevis tas cilvēks, ja, kas ir dzīvojis tajā laikā saukts Ješua. Viņš ir bijis taisnais, viņam ir bijuši mācekļi, ja, un viņš arī izpildījis visu visaugstā likuma, 100% gājot taisnais, ja. Un tas, kas uzrakstīts evaņģēlijos, tā ir kļūda, ja, kas tur ir pa viņu rakstīt. Tātad 3 viedokļi ir par šo Ješua. Bet bija tāda lieta, ja, kad, viduslaika baznīca viss vajāja par šo lietu, ja, kas nepieņēma šīs doktrīnas, un tāpat arī ebreji nokļuva, ja, šajās inkvizīcijās daudzajās un vajāšanās, bet izdzīvoja, ja, līdz mūsu dienām. Bija tautas arī, kas neizdzīvoja šai laikā. Piemēram, Amerikas indiāņi, ja, tika iznīcināti, daži eksemplāri tika palikuši. Jo viņiem tika uzspiest arī kristīgā ticība, ja, no katoļu baznīcas. Un bija šīs vajāšanas, un viņi iznīka kā tauta. Līdz 17. gadsimtam arī ebreji centās aizsargāties, ja, kā saka, sevi, atšķirt, ja, no citiem un izpildīt visas Toras likums, kas ir nepieciešami, un tikai visaugstajam kalpot. Bet pēc tam Vācijā bija tādas kustības, ka pēc 17. gadsimta, ja, izveidojas tādas kustības, kur viņi paši gribēja asimilēties ar citām tautām, ja, tā saucamie reformātori bija. Un gribēja sajaukties ar citām tautām un izzust paši. Gribēja būt kā visi. Un šis antisemītisms, ja, pastiprinājās. Un tāpēc jau arī viņš tika dots no visaugstā, ja, lai tauta pat par sevi kā tāda, ar savu brīvo gribu nesajauktos ar citām tautām, jā, nepazust šis Toras virziens, jā. Šī Tora vispār tad varētu pazust un izzust, sajaukties ar citiem, jā, un viņi kā tādu varētu izzust. Un antisemītisms tad Vācija arī pastiprinājās, jā. Un tāds Hitlers nāca pie varas tur, un te, tas, notika, kas notika, jā, bija šis holokausts, kur daudz cilvēku, 6 miljoni ebreju, jā, kā saka, tika nogalināti, jā, jo visus, kā saka, līdz 4. paudzei, jā, Hitlers ieslodzīja koncentrācijas nometnēs. Tā tad gan ebreji 6 miljoni, jā, gan arī citas tautas kaut kur 2. pasaules karā, jā, krita kaut kur, 20 pār miljonu cilvēku, jā, pavisam tika iznīcināti. Un šīm, kā saka, fanātiķiem, jā, dažādiem Hitleriem, Staļiniem, arī mūsdienu fanātiķi tādi ir, kas nāk pie varas pamazām, kas grib, kā saka, atkal antisemītismu, jā, izvest pasaulē, un arī citas tautas grib iznīcināt, ja? Un to mēs tagad redzam. Bet pēc 2. pasaules kara tomēr atkal tauta viss kā tāda neiznīka un bija pat iespēja veidot savu valsti, un tā radās Izraēla valsts pēc 2. pasaules kara, lai varētu visi atgriezties tur, kā tauta savā teritorijā.
ir ļoti svarīgi, jā, jo daudz likumu saistās Torā ar teritorijā, Izraēla valsti, Izraēla zemi. Lai tos izpildītu, bija jāatgriežas Izraēla zemē, Izraēla valstī. Savādāk, nu, piemēram, likums par 7. gadu, ja, kur jāatstāja lauksaimniecības zemes neizmantotas, ja. Nu, tur daudz noteikumu, lai to izpildītu, tas izpildāms ir tikai Izraēla valstī, speciāli. Tāpēc arī tautai visai kā tādai tika dot šī iespēja, ja, pēc otrā pasaules kara atgriezties, nu, un arī pienākums ir atgriezties, jo visaugstā likums, viens no 613, ja, ko visaugstais ir devis saviem darbiniekiem, kad ieņemt dzīvesvietu Izraēla valstī, tas ir pienākums, kas no Toras ir dots, lai varētu šos visaugstā noteikums izpildīt. Un tas ir ļoti svarīgi arī. Un tāpēc arī tas ir jādara. Ja? Nu, ir dažs, kas negrib to darīt, ja? Nu, tas ir ļoti slikti, ja? Jo tas ir pret visaugstā gribu. Un tāpēc arī visaugstais šo antisemītismu kā tādu ir ievedis pasaulē pats. Jo tas ir arī kā lāsts, ja neievēros Toras likumus. Un, diemžēl visi šie lāsti ir piepildījušies, jo ebreji aizgāja no visaugstā ik pa laikam. Ja? Nu, tā tad mēs redzam grāmatā Dvarim, kur ir dots šajā nodaļā, ka vienā ir dots par šo lāstu un par šo svētību, ja? Kā būs tad, kad izpildīs visaugstā līguma, un kā būs tad, ja neizpildīs, ja? Ir konkrēti un precīzi uzrakstīts viss ir. Jo, nu, ebreji ir visaugstā darbinieki, viņiem jāpilda viss, kas visaugstais licis, ja? Un arī, kā saka, tautas paši kā sevi, ja? Dažādi indivīdi, ja, kas pievienojas Izraēla tautai, arī viņiem tas pats viss ir jāpilda, ja? Jāņem vieta šeit Izraēla tautā un arī Izraēla zemē, tāpat jāņem vieta ir, lai varētu izpildīt šos likumus, ko visaugstais devis, lai apgaismot visu pasauli un izpildītu visas pasaules izlabošanu arī. Nu, tas ir ļoti svarīgi. Ļoti svarīga lieta ir. Un te autors saka, jākalpo visaugstajam un Torai pilnīgi. Tad nebūs kari un tautas nekaros, ja? Nu, kā Dāvida un Salamana laikā, ja? Tātad, nu, Dāvida laikā vēl tie kari bija, jo Dāvidām bija daudz pretinieku. Un dažkārt pat pašā tautā, paša dēls bija pretinieks, ja? Bet vienalga viņš kalpoja visaugstajam, griezās visu laiku pie visaugstā un arī uzvarēja šos karus, un šie pretinieki nomierinājās, un tā Salamana laikā, jā, bija miers visā pasaulē. Un arī šo misiju Izraēla tauta kā tāda izpildīja Salamana laikā, jā, šo Toru, jā, pasaulē rādot un visaugsto, lai nebūtu šie, kā saka, kari, jā, problēmas dažādas. Un tā bija laba lieta tajā laikā. Paldies!